Kristus ķermeni, kas Kristus baznīca tālāk darbojās sabiedrībā, pasaulē. Un mēs varam mest augļus saskaņā ar Dieva svētā gara dāvanām. Tas jautājums ir par to, kā tad dzīvot šeit kristībā. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, lai nepaliek tikai tā, ka nokristīts esmu, un ar to brīdi man viss beidzās. Tad nesnāk tā anekdotē. Jūs zināt, kādreiz ir tāda situācija, ka draudzē arī nokristās, cilvēki iesvētās, un tad viņi pazūd. Tā, varbūt nāk vēl kādu 1 nedēļu, 2 nedēļas, un tad pazūd. Tur bija tāda anekdota. Un anekdota bija par sikspāņiem baznīcas tornī, kur bija vienā baznīcas torņiem iemitinājušies sikspāņi, un tā draudze ļoti nopūlējās, lai aizbiedētu viņus projām, jo tomēr cilvēkiem bail no tiem sikspāņiem, un tomēr arī, es esmu redzējuši, viņi tur arī tomēr kakas visādas atstāja, un nav nekas patīkams, ne? Un tā nekā viņam nesanāk. Un mācītājs, tas, kas tur kalpoja, viņš aiziet prom uz citu draudzi, atnāk gados jaunāks mācītājs, un tad tas iepriekšējais atbrauc ciemos uz savu veco draudzi, un pie apciemos savu jauno amatbrāli, un saka, kā jums tas iet, un kā jums tas iet, un saka, bet kā jums tiem sikspāņiem? Ko ir? Nav neviena man. Kā nav neviena? Tas jaunais mācītājs saka, tu tā gados esi vēl man taču pieredzējušāks, tu taču varētu zināt to labāk, kā tikt vaļā. Es uzkāpu baznīcas tornī, visus nokristīju un iesvētīju. Un no tās dienas baznīcā nav redzēta. Līdzīgi ir arī ar kristību. Mēs nevaram pateikt tā, ka mēs esam nokristīti, iesvētīti un varam pēc tam ielot ķeksīti un teikt, lūk, arī vēl viens darbiņš izdarīts, ejam uz priekšu, domājam par citām lietām. Tā nevar notikt. Kā tad dzīvot šajā kristībā? Ar kristību reāli sākās mana mijiedarbība ar Dievu. Tāpat kā pēc piedzimšanas. Kad es esmu piedzimis, pēc tam sākās mans dialogs ar maniem vecākiem. Nav tā, ka es piedzimstu un pazūdu. Tā nevar, vienkārši, tas nozīmē to, ka tas nozīmē, tas cilvēks, kas aiziet projām, viņš aiziet pazušanā, jo, iedomājieties, bērns, ja viņš kaut kur noklīst, viņš nevarētu izdzīvot. Ja? Viņam ir jābūt nepārtrauktā mijiedarbībā ar saviem vecākiem vai kādiem, kas ir viņa vecāku vietā, kas par viņu parūpējās, kas viņu paēdina, kas viņu aizsargā, kuru viņš var mīlēt un kur viņu mīl. Un tāpēc arī kristība ir brīdis, ka tas ir tikai attiecības sākums. Tāpēc arī saka, iesvētības, piemēram, arī nav izlaidums. Tas nav izlaidums, tā ir iestāšanās. Un kā tad šī mijiedarbība notiek? Mijiedarbība notiek tajā, ka Dieva bērni labprāt kopā klausās un tiekās ap savu tēvu. Un tas ir dievkalpojums. Dievkalpojums ir katra reize, kad mēs svinām Kristus klātbūtni. Dievkalpojums nav tikai kaut kāda mūsu sanākšana kopā, bet tā ir sapulcēšanās ap Kristu, kurš ir klātesošs šeit un te. Un mēs kā Dieva bērni, mēs ilgojamies atkal viņu satikt. Un ja cilvēks saka, man kaut kā nevēl uz tiem dievkalpojumiem, tas nozīmē to, ka jautājums, vai vispār viņš ir Dieva bērns, jo bērns ilgojās pēc savu vecāku. Tas ir viens no jautājumiem. Vai arī, ja mēs izvairāmies no saviem vecākiem, tad kaut kas nav kārtībā mūsu attiecībā. Varbūt kaut kas ir jāpārskata, kas ir nav kārtībā, vai kaut kāds aizspiedums vai grēks vai aizvainojums pret Dievu mūsu sirdī. Tad tās lietas, kas jāsver kārtībā. Bet normāli ir tas, ka Dieva bērni ilgojās pēc dievkalpojuma. Tāpat arī mēs ikdienas, arī savās mājās, mēs kaut vai pie galda, kaut vai iesākot maltīt, mēs gribam pateikt paldies. Jo katreiz arī, es zinu, ka vecākiem ir tā, ka katreiz ir tā mazliet sāpīgi, ja bērni paķer tavu mīlestības dāvanu, ko tu viņam varbūt mīlestībā esi rūpējis un gādājis, viņš paķer dāvanu un aizmirst tevi kā dāvinātāju. Ja? Tas katreiz ir tā sāpīgi, bet līdzīgi mēs arī rīkojamies. Es no Dieva kaut ko prasu, man vajag, un tad, kad es to dabūju, es pat aizmirstu viņam paldies par tevi.
Ja? Tās ir tādas arī lietas, bet ikdienas svētbrīži ir ļoti labs veids, kā mēs varam pateikt paldies par to, ka vispār es atvēru acis šajā rītā, ka es varu šodien iet atkal darbos, ka es šodien varu strādāt, es šodien varu darīt to, ko nu mans pienākums liek un tā tālāk. Un arī vakarā es varu šo dienu pārskatīt un teikt, piedod, es atkal apbēdināju tevi ar to vai ar to un lūdzu vadību, lūdzu, ka tu man pārmaini un tā tālāk. Vienalga, kas tas būtu, bet ka mēs arī mājās turām kaut vai altāri. Ja? Kaut vai krustiņu pie sienas vai kā, lai paceļot acis mēs varētu arī piesiet arī savas domas pie tā, cik tā ir liela laime, ka es esmu kristīts. Viens no profesoriem, teoloģijas profesoriem teica tā, viņš teica, es eju katru rītu dušā un ar prieku katreiz atceros to, ka es esmu kristīts. Ka šis ūdens, kas nāk par mani, vienmēr man atgādina to, ka es esmu kristīts. Ka es esmu saņēmis šo īpašo statusu, es saņēmu šo īpašo piederību. Un tas ir savu veidu svētbrīdis dušā. Ja mēs pateicamies par to, ko Dievs man ir devis. Tāpat arī sadraudzība. Sadraudzība ar savu garīgo vadītāju un citiem kristiešiem. Jo nav iespējams, ka mēs varam palikt vieni. Jo kristīgā ticība vienmēr ir ļoti personīga. Tas ir mans ļoti dziļas personīgas attiecības ar Dievu. Daudz cilvēku arī saka, man ticības dzīve ļoti personīga, man nav jāiet nekur citur, es savā kambarītī Dievu pielūkšu un man būs labi. Personīga tā ir ļoti, bet tā nekad nav individuāla. Tā nekad nav, ka cilvēks var kā individs kaut kur norobežoties un pazust. Jo, ja mēs paskatāmies pašā Dieva dabā, ir tas, ka viņš ir trīsvienīgs. Ir trīs personas, kas ir nepārtrauktā miedarbībā. Viņš jau pats pēc savas būtības ir tāds, kurš ir vērsts uz attiecībām. Ja? Ja mēs domājam par Dievu, par Kristus nākšanu uz zemes, mēs atkal redzam, ka Dievs ienāca personīgi, lai satiktu mūs personīgi. Tad viņš nāk, lai būtu ar mums miedarbībā, lai mēs viņu varētu satvert un viņš būtu ar mums. Un tas pats ir arī ar draugu, kad Kristus atgriežas atpakaļ savā godībā, Dieva godībā. Viņš aiz sevis dod svēto garu. Un svētais gars ir atkal tas, kas kristieši no visām pasaules vietām pulcina kopā šajā sadraudzībā, lai būtu kopā. Un tāpēc tas ir tikai normāli, ka mēs pulcējamies kopā šajā vietā, mēs pulcējamies kopā citā vietā, bet bez sadraudzības mēs vienkārši nevaram iztikt. Jo mēs esam kopā šajā, līdzīgi kā es teiktu, kā ķermenī, ja? Kā arī apsūs Pāvils to salīdzina, ka Kristus miesa, mēs esam Kristus miesas locekļi tādā ziņā. Pirksti, auss, vienalga, kas tas būtu, ja? Bet šī gadījumā es nevaru iedomāties, ja mans pirksts būtu man noņemts, un viņš atrastos kaut kur burciņā, spirtā vai kādā citā šķīdumā, kurā man liek tos ķermeņus. Man būtu grūti šo pirkstu nosaukt, ka viņš joprojām ir pie manis, pie mana ķermeņa, ja? Un viņš joprojām ir dzīves ķermenis pie manis. Es viņu nevarētu īsti nosaukt. Tāpatās arī kristietis, kurš saka, es tur savā kambarītī tikai tur būšu, un es pie citiem īsti neiešu, arī īsti nav nosaucams par to, ka viņš būtu dzīves organisms, kas varētu sadarboties. Jo Dievs mums ir katru nolicis savā vietā. Vienam ir tāds aicinājums, tam ir tāds, bet kopā mēs esam viens dzīves ķermenis. Un tāpēc tas sadraudzība ir ļoti vajadzīga. Un arī garīgais vadītājs mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs cilvēks, pie kur mēs varam aiziet pārunāt dziļāk, ar kur mēs varam aiziet pārunāt pēc būtības un neslēpt, bet tiešām uzdot dzīves būtiskos jautājumus un varbūt arī tieši arī grēksūdas lietas uzticēt. Un šī gadījumā kristība dod drošību grēka izbiedētai dvēselē.
Tas ir tieši tas brīdis, ja mēs gribam būt droši, tad kristība ir tas brīdis, kur es tiešām šo drošību varu atrast. Ka es varu atrast tikai tajā, kas man ir Kristu, kas es esmu Kristu. Savukārt, tie, kas ir kristīti, bet kristības dāvanu nelieto, viņiem ir arī zudis šī saikne ar Kristu un nav ne svētība, ne mūžīgā dzīvība. Ja? Tad tie, kas varbūt var teikt, es esmu kristīts, bet es uz baznīcu neeju, tiem ir zudis šī saikne ar Kristu un nav ne svētība, ne arī mūžīgā dzīvība. Tas ir ļoti skaidri jāsaprot un tu būtu labi arī pateikt daudziem, kur ir kristīti, bet šo kristības dāvanu nelietot. Ja mēs vēl domājam tālāk. Kristība ir brīdis, kad ar to iesākās mūsu aktīvā cīņa starp divām dabām mūsos. Respektīvi, ar kristību brīdi mūsos ienāk jauna daba, kas ir Dieva dota daba, Dieva bērna daba. Līdz kristībai mūsos ir tā saucamā vecā daba, jeb iedzimtā grēka pārmantotā daba. Mēs esam saņēmuši to jau ar to, ka mēs esam nošķīrušies, ka mums pirmie cilvēks pārstāvi nošķīrās no Dieva. Un šī gadījumā ar kristību brīdi sākās aktīva cīņa mūsos. Un tāpēc nekad nevar teikt tā, ka pēc kristībām tev būs pilnīgs miers. Pilnīgs, ka tev par ko nebūs vairs ne jāuztraucās. Nē, es teiktu tā, bieži vien pēc kristībām mums ir pat daudz, es teiktu, lielākas lietas, ar ko cīnīties, tāpēc, ka reāli es vairs negribu sadzīvot ar savu grēku sevi. Es vairs negribu darīt to, kas Dievs sāpina. Es negribu to darīt. Un paldies Dievam, ka Dievs man dod spēku arī stāties tam pretī. Un tur mums ir vajadzīga šī jaunā cilvēka palīdzība. Līdzīgi arī mēs varētu teikt par kristību kā par šo cīņu starp abām dabām kā par šūpoliem. Ja? Ja mēs teiktu, vienā šūpola galā ir vecais cilvēks, otrā jaunais cilvēks, ja? Tad mēs zinām, vienmēr ir kāds augšā vai lejā, vai ne? Un tas pats ir arī mūsu kristīga cilvēka daba. Mūsos ir divas šīs dabas, kas nepārtraukti savā starpā balansē. Un šī gadījumā, lai dabūtu pie vietas, un es teiktu tā, lai vecā cilvēka daba būtu mazāk ietekmēta mūsu griba, mūsu jūtas, mums ir vajadzīgs stiprināt jauno dabu. Respektīvi, jaunais cilvēks, kļūstot stiprāks, viņš automātiski noliek pie vietas veco dabu, grēka dabu. Un tāpēc ir tā, nevis mums ir jāpārmaina vai jāiemāca vecajam cilvēkam pareizi uzvesties, bet mums ir jāļauj, lai vecais cilvēks katru dienu tiek krustā sists līdz ar Kristu, savu grēku nožēlu. Un katru dienu jaunais cilvēks var augšām celties, un viņš var tikt stiprināts ar Dievu vārdu, ar sadraudzību, ar svēto vakarēdienu. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Un tad arī ar laiku mēs varam redzēt, ka kristīgā cilvēkā, kurš ir aktīvs kristīgs cilvēks, izmainās viņa griba, viņa jūtas, viņa attieksme, viņš kļūst citādāks. Uzreiz tas nenotiek, bet tas notiek ļoti pakāpeniski. Šīs pārmaiņas notiek. Un tas ir pateicoties atkal tam, ko Svētais Gars uzsācis kristībā. Vēl domājot par to, kā dzīvot kristībā, ir tas, ka Svētais Gars vēlās ar mums darboties. Nav tā, ka mēs esam tikai saņēmuši šo bagātību, bet Dievs Svētais Gars grib šo bagātību dalīt arī citiem tālāk. Viņš grib, lai Kristus svētība iet tālāk pie citiem. Un tad tas notiek dažādi. Tur mēs varam runāt jau par tā saucamajām svētā gara dāvanām, kuras ir katram kristītajam cilvēkam. Katram kristītajam cilvēkam ir vismaz viena svētā gara dāvana, kas ir kā kalpošanas dāvana, caur kuru, kā caur kanālu Dievs Svētais Gars darbojas. Citam tas ir iedrošināšanas dāvana, kādam tā ir mācīšanas dāvana, kādam tas ir dāsnums kā dāvana. Tur ir vairāks, ko Bībelē mēs varam uzskaitīt kā dāvanas, tur vismaz ir 20 svētā gara dāvanas. Un vismaz viena no viņām katram mums. Un šī gadījumā
mēs esam, lai dot no nes svētību citiem. Un tas ir līdzīgi tāpat kā ģimenē. Ja, piemēram, es būtu fermera ģimenē, ne? Tad tas ir pilnīgi loģiski, ka es darbotos savā vecāku saimniecībā, darbojoties viņu lietās. Ja ir kartupeļi jāstāda, es tādu kartupeļus, ja ir mēsli jāizmet, es izmetu mēslus, es darbojos, ja? Tajā, kur es esmu piederīgs. Līdzīgi tas ir ar Dievu. Ja Dieva žēlstības darbs ir, un es teiktu, Dieva bizness ir tajā, ka viņš grib glābt cilvēkus un vadīt atkal kopā mūžīgo dzīvību, tad mēs kā viņa bērni esam šī darbā iekšā. Un tad katram ir tā iespēja. Kāds var kalpot tādā veidā ar kādu praktisku darbību, kā piemēram, es nezinu, vadīt mašīnu, lai tiktu citu uz dievkalpojumu. Kāds atkal var būt brīnišķīgi darboties ar video aparatūru, vai kāds var atkal darboties ar to, ka viņš kādam sniedz praktisku palīdzību, caur kādu labdarību vai kā citādi. Bet tā darbība